Tev ir no Rīgas jānokļūst līdz Vācijai. Kā tu izvēlēsies tur nokļūt? Iesi ar kājām? Ko daudz laika paiest? Brauks ar mašīnu? Vairākas dienas? Nu labi, tur būs piedzīvojums, tur forši, tur nakšņošana un rīktīgi forši un varēs braukt pats un tā. Vai arī stundas laikā vienkārši aizlido ar lidmašīnu. Kuru variantu tu gribi izvēlēties? Un tas ir tieši tāpatās, ja tu izvēlēsies vienkārši aiziet uz terapiju un izmainīt savas problēmas zemapziņā, kas tev ir, tu vienkārši sapratīsi to, ka tu vari aizkļūt līdz Vācijai tikai 1 stundas laikā. Tā vietā, lai patērētu veselu nedēļu, ejot ar kājām. Un cerams, ka tu pa ceļam vēl neapmaldītos, cerams, ka tu pa ceļam nesalaustu kājas, nenosaltu, kāds tev neapzaktu, nenobrauktu, nu tā. Bet rezultātu cerams, ka tu sasniegtu pēc nedēļas. Tu vari pats izvēlēties, kādu metodu tu pielieto, bet ja tu turpini studēt informāciju un teoriju, tad rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Tu vēl joprojām esi viens, vai arī attiecībās, kur visu laiku ir problēmas. Vai nu tu esi problēma, vai otrs cilvēks ir problēma. Un viss. Izvēle ir tavās rokās, tavās. Nu tā, pieņem lēmumu, vai arī turpini dzīvot tāpat kā līdz šim un ceri, ka tev paveiksies.